Pienāk 5. radīšanas diena. Jauna rītā planēta izskatās kā fantastiska pasaku valstība. Jo ļaunums tur nebija klāt, kas to sabojātu. Saules gaismā viss zaļo zied un plaukst. Un nav augsti. Bet nekas vēl tur nekustējās. Nekas nedziedāja, nekas nepeldēja. Tik vējiņš uzpūta, tāds maigs. Nu, un tad Dievs izlems sākt ar dzīvību ūdeņos. Mēs esam zooloģiskā dārzā, mums šeit nav dzīva daba. Tad iesim skatīties, kā izskatījās ūdeņos. Kaut vai caur akvāriju. Caur akvāriju. Iesim un skatīsimies. Zālīte bija. Puķis jau bija. Daudz kas skaists bija. Bet, jā, cilvēki zooloģiskā dārzā staigā. Tad vēl arī cilvēki nebija. Kādas tajā laikā bija zivis? Interesanti. Dievs radīja šo pasauli. Nu, apskatīsim, varbūt kādas redzēsim. Te ir tumšs. Te ir tumšs. Te ir tumšs. Asaras Eiropas. Un sapals te rakstīts, ka ir. Nāc, te labi. Tu nevari? Te ir kaut kāds zups. Atkal zups. Kur ir zups? Nē. Jā, tur ir. Kādas zivtiņas? Ungāles cihlīda. Cihlīda. O, reku vīķe. Akmeņgrauži. Reku vīķe. Ausleja. Kur ir ausleja? Bārdainais akmeņgrauzis. Rauda. Žudulis. Zelta zītiņa un līvis. Kāda krāsaina daba. Mēs šajā laikā varam skatīties šādas zivis. Ja mums ir attiecīga tehnoloģija peldēt zem ūdens un ar video kamerām uzņemt. Kad Jēzus staigāja pa šo zemi, viņš teica,
Es jūs gribu aicināt par cilvēku zvejniekiem, ne tikai par zivs zvejniekiem. Te nevar redzēt, kas tā par zivu te. Te ir kā pagaidām, kādas te ir interesantas čiršu barbe. Čiršu barbe. Mācekļi kādreiz zvejoja zivs un neko nenoķēra. Un tad viņi aicināja jēzlaivā. Un tīkls plīs no zivu daudzuma. Un tad, ja es teicu, es jūs aicināšu par cilvēku zvejniekiem. Manā spēkā jūs varēsiet daudz cilvēkus nozvejot, ne tikai zivs. Kāpēc cilvēks vajadzēja zvejot? Ja zivs zvejo lapās, tad cilvēks lai izglābtu mūžīgai dzīvībai. Cilvēki bieži nesaprot, ka ir kaut kas vērtīgāks par šo zivs dzīvi. Un tāpēc viņam kaut kā jātiek klāt, kaut kādā esmu viņiem arī jāiedod, lai viņus varētu noķert un izglābt uz tā simboliskā nozīmē. Protams, Dievs jau ar vārdu nevienu neglābi. Katram cilvēkam pašam jāizvēlas, vai viņš grib būt glābts vai ne. Daudzkrāsainība. Ce ne crevetă? Bravo, te vezi? Hai, Florida. Zivs radīja 5. dienā šartākumā. Un tur teikt ir dažādas dzīvniekus. Kādu tu skaisto, kādu te pozē visādi. Jau laikam redz, ka tas ir. Tāds maziņas. Te kaut kāds maziņas. Tādas visas tika radītas 5. dienā. Vēži. Es nezinu, vai tie arī bija tad jau vai ne. Kādas skaistas, lielas. Я с детства не боялась. А потом помнишь, не боялась. Конечно. Не пугай. Он свалился в твою крик. Рейка сюда. Niedru tetra vai kas tā ir? А у всех Kas to var saprast? Tie uzraksti tik daudz, bet kura tas ir? Nav ne jausmas. Sarkangalvas tetrs, svītrotais samiņš. Tas varbūt ir svītrotais samiņš. Svītrots ir. Diezgan svītrots. Diezgan svītrots.
Pasties, kā ieracies zutis no matodas. Nu tā, zivs būsim apskatījuši. Jāiziet kaut kur jāapskata, vai nav arī kaut kāds jūras dzīvnieks zoodārzā paslēpies. Kaut kur ronis taču bija. Iesim roni meklēt. Nu, dzīvnieki lielie vēl nebija. 5. dienā. Tāpēc tos es jums tagad nerādīšu. Īpaši nerādīšu. Galvenais, ko mēs varam mācīties no 5. radīšanas dienas, no tā, ko Jēzus teica par makšķerēšanu, kad kopā ar viņu var būt milzīgi panākumi. Kad viņš sēž mūsu dzīves laivā, tad mums ir liels iespējas iegūt milzīgs panākums. Mēs to negribam kaut kā egoistiski izmantot. Ja mēs to gribam izmantot par svētību cilvēkiem, tad tas var būt ļoti iespējams, ka Dievs mums dod milzīgs panākums. Un to daudz ir piedzīvojuši. Tā, skatīsimies, vai ir ronis kaut kur. Pelds zem ūdens. Liels. Cik viņš smuki peld. Nāc, piepeld tuvāk. И вот там его тренирует. Там скорее его лежат все для кушания и так далее. Настя, слезь. Давай тебя сфоткаю, пока он не двигается. Смотри на меня, Настя. Labāk viņi redz. Напиши, мы в Африке нашли не только верблюдов, ну еще и тюленей. Rekurons tur arī ir? Tur arī viens, bet viņš nerādās līdz tevi. Arī šis rādās. Tā kā viņi ļoti nāk. Tam nos. Viņš jau var stēt. Tu redzi? Redzi viņu? Nu, Roni, pastāst kaut ko. Kā tev te iet? Jā, izklausās, ka labi. Nav nemaz tik slikti. Šodien jauks laiks. Jauks laiciņš šodien, vai ne? Tik ņurkāties pa ūdeni. O, cik jauki. O, cik patīkami.
paņurkāties dziļumā atpakaļ gaitā. Pazuda zem ūdens dziļi. Dziļi, dziļi, dziļi. Viņš aizgāja pagulēt. Jā, kaut kur bija vēl viens. Kur vēl viens. To laikam tik astu var parādīt. Kas tur sauli iegūlēs. No. Jā, nu, es nezinu, vai te vēl kādu ūdens dzīvnieku parādīt, bet roņi te ir. Vaļa laikam te nav. O, paskatieties, kā viņš tur gozējās. Kā viņš tur gozējās, paskatieties. Tātad 5. radīšanas dienas pirmā puse. Ūdens tiek apdzīvots. Nu, tad tagad domāsim, kas notika šīs dienas otrajā pusē.